Šodienā ir jauna diena un skaistas puķes, kuras ir jāiestāda. Nu, jā, cik skaista ir daba un cik skaista ir viss to, ko mēs darām, un mēs varam ielikt Dievu rokās visus šos darbus, un lai Dievs dod gudrību, kur un kā stādīt, un tas ir dzīvo harmonijā. Esi tu pats, un ja vajag atturies, ja vajag runā, jo tikai tu pats esi, kas mācies, un tu nomirsti kaunam, nomirsti kādai mazvērtībai, un tu vienkārši pieaudzi. Un kā tad ir pieaugt? Tikai Dieva gudrībā. Lai tu taptu gudrs, tev jāpaliek par muļķi. Dieva vārds ir patiesība un dzīvība. Jēzu Kristu ir ceļš tikai, un nav savādāka ceļa. Un Dievs tevi tikai velk pie sevis. Viņš nedzen, bet velk, jo mīlestība pievelk, jo tev ir vajadzīgs piepildījums, tev ir vajadzīgs piepildīšanās, ne? Jo mēs ātri izdegam, mēs iztukšojamies, un ir šī bezjēdzīgā skriešana un vienmēr kavēšana, jo Dievs nekad nenokavē. Un ir viena diena kā mūžība, un mūžība kā viena diena. Tas iemācies apstāties un iemācies baudīt un iemācies saskatīt, un tu sapratīsi, cik tas ir viegli un patīkami. Jo Dieva vārdā ir rakstīts: metiet visas nastas raizes uz mani, jo es no sirds esmu pazemīgs. Tāpēc mācīsimies būt pazemīgi, mainīsimies Dieva raksturā, jo tikai tas, ka mēs mirstam sev, ar katru dienu mēs nākam tuvāk Dievam, un Dievs ir tas, kas atklāja tā, kā viņš grib, un ka mēs varam ieraudzīt ar viņa acīm, un